Ja pašreiz neesi Latelekom abonents, pirmajā solī atzīmē vēl neesmu Latelekom klients un aizpildi prasītos personas informācijas laukus – vārdu, uzvārdu un personas kodu. Tad precizējam pakalpojuma ierīkošanas adresi, vispirms norādot pilsētu, tad ielas nosaukumu un tad nama numuru. Ja pakalpojuma ierīkošanas vieta sakrīt ar deklarēto dzīves vietu, atzīmējam šo izvēli. Ja nesakrīt, tad nākamo un norādām deklarētās dzīves vietas adresi. Gadījumā, ja vajadzīga adrese nav atrodama Latelekom datubāzē, ieklikšķinām šī loga pēdējā ailē un ierakstām attiecīgo adresi paši un klikšķinām tālāk. Nākamajā solī Latelekom saviem topošajiem klientiem piedāvā iegādāties mazcenas datoru par īpaši zemu cenu, lai varētu izmantot Latelekom elektronisko pakalpojumu priekšrocības. Ja jums tas ir nepieciešams, atzīmējam vēlamo datoru, ja vēlaties iegādāties papildus opcijas, atzīmējam arī tās un ejam uz nākamo pieteikumu soli. Nākamajā sadaļā atrodam informāciju par pakalpojumu un tā iespējamajiem variantiem. Atzīmējam sev aktuālos laukus. Ja vēlamies līdz ar internetu pieteikt arī Latelekom digitālo televīziju, atzīmējam to un klikšķinām tālāk. 4. pieteikuma solī jānorāda veids, kādā vēlaties saņemt rēķinus par pakalpojumiem. Ja esat mans Latelekom lietotājs, norādām e-pasta adresi, ko esam reģistrējuši mans Latelekom profilā. Turpretim, ja esat jauns lietotājs, jums ir divas iespējas. Norādīt e-pasta adresi, ko lietojat ikdienā, vai arī izveidot jaunu paskastīti portālā Apollo LV. Pastāv iespēja papildus rēķinu par Latelekom pakalpojumiem saņemt arī pa pastu, drukātā veidā. Taču jāņem vērā, ka tas ir maksas pakalpojums. Latelekom iesaka rēķinu saņemšanu elektroniskā formā. Tas ir izdevīgāk un arī dabai draudzīgāk. Sadaļa kontaktinformācija ir aizpildīta automātiski par pamatu ņemot jūsu abonenta līgumā norādīto informāciju. Ja kāds no obligāti aizpildāmajiem laukiem ir palicis neaizpildīts, ievadām attiecīgo informāciju, šī gadījumā mobilā tālruņa numuru, lai Latelekom darbinieki nepieciešamības gadījumā var ar jums sazināties. Ja turpmāk vēlaties saņemt Latelekom jaunumus savā e-pastā, ievadām attiecīgo e-pasta adresi un spiežam pogu tālāk. Pieteikumu noformēšanas pēdējā solī rūpīgi apskatām un pārbaudām informāciju, ko norādījām iepriekšējos etapos. Pārliecināmies, ka nav ieviesusies kļūda. Ja tā ir noticis, veicam nepieciešamos labojumus. Kad tas darīts, nosūtām pieprasījumu. Tālāk jūs saņemsiet paziņojumu, ka jūsu pieteikums ir reģistrēts un nosūtīts apstrādei. Latelekom darbinieki sazināsies ar jums, lai vienotos par izdevīgu laiku pakalpojuma ierīkošanai. Obligāti saglabājiet pieteikuma formas unikālo identifikātoru, lai nepieciešamības gadījumā varat sazināties ar Latelekom klientu servisu un noskaidrot, kādā izpildes stadijā ir jūsu pieteikums. Ar šo soli jaunā pakalpojuma pieteikšana ir pabeigta, un jau pavisam drīz varēsiet to izmantot.